Jaunjelgavā parakstu vākšanas vieta iekārtota blakus vienai no biežāk apmeklētajām iestādēm pastam. Tomēr nelielā telpa ir tukša un klusa. Kopš 11. māja, kad aizsākās parakstu vākšana par grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē, šeit iegriezušies vien nedaudz vairāk nekā 20 balstiesīgo iedzīvotāju. Aktivitāte nav palielinājusies arī tagad, kad parakstīties var arī par tautas nobalsošanas iespēju grozījumiem likumā par valsts pabalstu, izmaksu, maternitātes un slimības apdrošināšanu un apdrošināšanu bezdarba gadījumā. Es domāju, ka tas ir maz. Kāpēc? Vai cilvēki vēl to nav izvērtējuši, vai nav iepazinušies, vai... Es nezinu, katram savs ir apsvērums. Mazpilsētas iedzīvotāji aizņemt savos ikdienas darbos lielākoties atrauc, gan jau paspējuši. Tomēr sastopam arī tādus, kas ticību, ka iedzīvotāju vēlmes, ko spēja mainīt, sen jau zaudējuši. Neesmu nobalsos un netaisos. Kāpēc? Tāpat nav nekāda jēga no tā visa. Neticība māca. Jā. Gados vecākie nav tik kategoriski, tomēr viņus vairāk interesē iespējamie grozījumi, kas paredz bez maksas izglītību iegūt tikai valsts valodā. Tagad es uzskatu, ka latviešu valoda nav vajadzīga, tie, kas nemāk. Mums te nāks tur divvalodība drīz. Latvieši mazāk man drīz paliks varbūt. Lai tiktu rīkot tautas nobalsošanu, par katru punktu visā Latvijā nepieciešams savākt 153 000 parakstu. Tirdziņā satiktais jūrmālnieks stāsta, ka pašreizējā kārtība un iedzīvotāju zemā politiskā aktivitāte ir iemesli, kas iespēju grožus rautinrauj no rokām laukā. Un tas jau vēl nekas, pēc tam jau tika referendums vēl. Jā, tur bija kaut kur jau 600 000 laika. Jā, tad tas nozīmē, ka faktiski jau šo ideju var izvirzīt un par viņu cilvēku padomās, bet reāli dabūt cauri gandrīz neiespējami. Par grozījumiem Satversmē vēl var parakstīties līdz 9. jūnijam, bet par pabalstu izmaksu līdz 16. jūnijam. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.